Sveiki! Esmu Tamperē. Pirmo reizi mēģinu kaut kādā šādā veidā uzņemt video. Nekas īsti labi nesanāk, es nezinu, kā to kameru turēt, man nav nekāda selfie stika. Tātad es esmu Tamperes arborijā, kas ir ļoti skaista vieta, te ir daudz rožu, te visur apkārt ir ūdeņi. Un katrā ziņā tas ir ļoti skaisti, un ko es vēlējos pateikt, Tamperē ir fantastiska enerģija, bet diezgan tumša. Nu tāda kā, ka te varētu dzīvot ļoti daudz ziemas un nakts garu, un tā vispār ir ļoti saulaina diena, jūs redziet savā NASA tēkreklā. Godīgi sakot, īsti nesaprotu. Somijam it kā vajadzētu būt augstuma izturīgākiem, beigais vējš, tāpēc es tā miedzu acis. Bet viņi lielākoties staigā diezgan notinušies. Mazāk notinušies nekā latvieši parasti, re, kur saulīte smuki spīd. Spīd acīs. Jā, tas ir interesanti. Viņi nav tik ļoti tajās, piemēram, sintapona jakās, ja, ka šeit bija tādas temperatūras, kaut kādi 13-14 grādi, ja, tā kā tagad man, kamēr saule spīd un kamēr šitāds, tas vējš ir tāds pavērs, bet viņš patīk, tad var daudz staigāt un kustēties, bet, jā, Somi tomēr mazāk tīņājas nekā latvieši, kas ir ļoti pozitīva lieta, jo šitā latviskā tīņāšanās, tas galīgi nav, tas nav tā kā, tas nav jēdzīgi, tas samazina imunitāti, tas ļoti daudz kam traucē dzīvē, mēs vienkārši visi visu laiku pīks, ka grib pārcelties uz siltajām zemēm, kas tur, tas tur, jā, visu laiku tā šausmīgā notīšanās un norobežošanās no dabas, cik vien var, tā kā ar, nezinu, kādām sintaponu kārtām, tā kā Somi tik traki nedara, bet jā, mani pārsteidza, ka viņi tomēr diezgan tā kā, nu, es nezinu, tā, redz, kur ir, pie Tamperes ir daudz ezeru. Tā, es nemāku uzņemt, es jau teicu. Enerģija un gari ir vienkārši taisni tā kā man. Es totāli te varētu dzīvot. Es vēl gribu skatīties uz sevi kamerā, nevis uz kameru. Jā, tas ir tas, ko es vienkārši gribēju pateikt. Savā ziņā tumša, ļoti dabiska vieta, ļoti skaista zaļa pilsēta. Gaidais vējš, nezinu, vai kaut ko var dzirdēt. Jā, pavisam īsi, jā, tas ir tas, ko es gribēju pastāstīt. Ka šeit ir tiešām interesanta, laba, pozitīva enerģija, bet tumša. Un tāda, kas nebūs katram. Nav ļoti viegli. Šī ir zemes enerģijas vieta, pazemes enerģijas vieta, un man tas ir taisni tā kā tas, kas man patīk. Es varētu dzīvot Tamperē. Daudz vāverīšu skraida apkārt, daudz dzīvības, visādas pīles, putni. Wow, jā. Šis ir skaisti un enerģētiskā ziņā. Akmeņi šeit ir diezgan, cik es esmu redzējis, maz, es zinu, Turku un Helsinkos, viss ir šausmīgi ar akmeņiem, un tas piedod vēl to akmeņu garu. Šeit it kā es tā kā tik daudz tā neredzu, šeit ir ļoti spēcīgi tie ezeri, bet viņi ir kaut kādi tādi kā burtnieks. Nu, reāli pilnīgi tādi tā kā maģiskie ezeri. Viņi nav tādi kā, nezinu, kuras esmu bijusi pie kāda ezera. Ķīšu ezers, nu, viņš ir mierīgs, jā, viņām nav tā kā tādas tik dzīves tās maģiskās enerģijas, bet šeit ezeriem, oi, kas tur varētu būt pilns, šitos gribētu speldēties, man tādu par augstu. Es varētu ielīst, bet es zinu, ka man tas veiktu slikti, man cerētu krampi un maniem muskuļiem tas nedarētu, baigi gribētos. Bet, jā, ja jūs gribat ļoti spēcīgi, ko es atkal daru? Es nesaprotu, ka es taču priekšā kameru filmēju. Nu, gudriniece, ja. Es lai gribu slikt roku priekšā, lai nebūtu aizmugurējām kamerām.
Es vispār saku, šis ir eksperiments, nekad neko tādu neesmu darījusi. Nu jā, ja kāds grib ļoti maģisku enerģiju, kas ir zemes, pazemes, feju enerģija, ļoti spēcīgi, tā kā tie milzīgie gari, ja, tā kā vietas gari, kas pārvalda lielas platības, wow, un arī draudzīgi, bet viņi ir vienkārši, ak, Dievs, tas spēks, tas ir vienkārši, es nevaru šī vieta, super vienkārši super Tampere, es nevaru. Man ir jau visu laiku, es kaut kur nonāku, un man gribas tur pārcelties, bet, ja kāds grib just tiešām ļoti spēcīgu feju pazemes, tādu garu, pilnīgi tāds jūt, ka vienkārši viss ir pilns gaiss, ko ieelpot, zeme, pa ko tu ej, ūdens, viss ir pilns ar ļoti spēcīgu garu klātbūtni. Tas ir vienkārši, es esmu tādā starā. Jā, labi. Tas ir tas, ko es varu pateikt par